Nu, ko, labdien šajā saulainajā, skaistajā rudens dienā visiem. Ir pienācis rudens, un es domāju, ka cilvēki beidzot pēc vasaras skriešanas visādiem pasākumiem, deju svētkiem, šašlikiem un tā tālāk ir atgriezušies mājās pie sevis. Sapratuši, ka ir pienācis augstais laiks, ja. Sākās dažādi iespējams imunitātes traucējumi vai gremošanas traucējumi, jo es vispār netieku pie manikīra. Man ir 2 manikīras, pa to laiku jau saslimušas, mani pārcēla un atkal pārcēla. Un es tad tagad saprotu, kad ir kaut kāds jau bums sācies, ka cilvēkiem ir veselības problēmas sākušās. Un, nu, principā jau gada beigas, tāds ražas laiks ir, kad mēs vienmēr jau sākam pārdomāt, ko tad mēs esam dzīvē sasnieguši, kas mēs esam, kāda mums ir veselība, vai mēs esam gatavi, teiksim, jau šai gripu sezonai, ja, kas ar mums ir noticis, vai varbūt mums ir uzēsts jau kāds liekas kilograms, kurš mums jau pašam nepatīk, ar ko mēs tā kā vasarā varbūt, nu tā kā saule spīdēja, mēs īsti tam nepievērsām uzmanību, bet tagad mēs tā kā saprotam, ne. Tuvosies atkal jaunais gads, un es atkal nevarēšu ielīst savā vecajā kleitā skaistajā, un kaut kas, nu, būtu atkal jādara, ja. Tad mūsu šis te projekts izmaina savu dzīvi 90 dienās, vai arī pat, ja jūs bez projekta nākat vienkārši uzlabot veselību, tad 90 dienās tas ir iespējams, ja. Jo, nu, teiksim, ja mēs runājam par projektu izmaina savu dzīvi 90 dienās, šī jau būs 15. sezona latviešu valodā, ja. Vidēji viņa iet 2 vai 3 reizes gadā, bet vēl plus šīm 15, 3 sezonas jau ir notikuši šajā gadā mums krievu plūsmā, krievu valodā. Tātad šis projekts uzņem apgriezienu šajā gadā, tātad šī jau būs 5. sezona, starptautisks projekts. Nu, lūk, un es esmu Vineta Meduņecka, šī projekta, nu, tā kā iniciatora, autora, aizsācēja, ja, bet principā mēs ejam šajā projektā vai vispār šajā procesā kopā ar savu veselības konsultantu, kurš jums katram noteikti ir. Ja jūs nezināt, ka jums tāds ir, tad tas noteikti ir tas cilvēks, kas jums atsūtīja linku uz šo Zoomu, jums jāvēršās ir pie viņa. Un viņš jums, principā, būs jūsu mentors un pavadonis, jā, un atbalstītājs visos šajos arī 3 mēnešos. Un pa šo laiku, ja Kārli uzliec varbūt prezentāciju, ja, ir mums bijuši 100 rezultātu, 100 cilvēku ir padalījušies ar savu rezultātu sociālajos tīklos, daudzi ir vienkārši sasnieguši rezultātu un dalījušies grupā. Daudzi ir saviem treneriem stāstījuši, kas tad notiek šajās 90 dienās, ja? Jo 90 dienas nav ilgs laiks. Viņas var vienkārši nobumbulēt, ja? Vai arī viņas var tiešām mērķiecīgi izmantot, iegūt zināšanas un kaut ko darīt savas veselības labā. Ja? Un te ir tikai tās bildes, dažas, ja, ko mēs parādīsim. Tātad Lāsma Liepiņa mums piedalījās projektā, tad tālāk. Ja, tur var redzēt tādas problēmas atrisināt. Sarmīta Leitāne, ja, pavisam cits smaidīgs cilvēks arī ar svars šeit ir redzams. Protams, vislabāk piefiksēt ir ādas problēmas, izskatu un svaru. Ja, tās iekšējās izmaiņas tad jau tur katram ir vēl unikālākas. Ja, Lijāna Kmita, ja mēs redzam, ja, pavisam arī cita meitene, labi, te ir maska, bet nu jau pēc sejas var redzēt, ja, mēs redzējām šo dāmu, ka viņa ir izmainījusies izskatā. Vēl kāds mums bija, tad Diāna Grandāna piedalījās projektā, ja, tur gan svars bija, gan dažādi arī šie te ādas problēmu uzlabojumi. Un uz ko tad balstīt? Inesīta Smilga, jā, vai Inesei bija arī veģetīvā distonija, dažādas trauksmes, viss šis te, nu, it kā liekais svars nebija daudz, bet vienalga mēs redzam, ka cilvēks ir ieguvis apruses viduklīti, jā, un arī pēc sejas, jā, smaidīgs, pavisam cits cilvēks, jā, pēc 90 dienām, tā kā tas viss ir iespējams. Tālāk, jā, to koncepciju Kārli var jau likt. Mūsu to zelta zivtiņu, ja, par kuru es stāstīšu, jo es īsi izstāstīšu, uz kā tad balstās šie mūsu unikālie rezultāti. Jūs vēl beigās redzēsiet dzīvus cilvēkus, kuri stāstīs arī paši, bet principā viss ir ļoti vienkārši. Mēs nevienu šeit Koreļu klubā neārstējam, un šī nav Koreļu kluba koncepcija, kaut gan es viņu pirmo reizi izdzirdēju tieši Koreļu klubā, un man tas bija tā vienkārši wow, ja. Es gada laikā es atnācu arī uz savu veselību tikai šeit, ja, un gada laikā es atrisināju visas savas problēmas, man tad bija 35 gadi,
Un tad es sapratu, ka man ir jānoskaidro par šo vairāk. Un pirmo reizi, kad es dzirdēju šo veselības koncepciju, man bija tāds, kāpēc tu sieviete 36 gados vispār neko par to nezini? Kāpēc tev visi speciālisti, pie kuriem tu gāji un jautāji, prasīja atbildes uz saviem jautājumiem, kāpēc neviens tev to nepastāstīja? Bet īstenībā, ja mēs runājam tieši par fizisko ķermeni, tad mūsu šai te šūnai, kura katru dienu ir simtiem miljārdu šūnu nomirst un piedzimst, notiek šis te reģenerācijas process, audi atjaunojās, kuņģa gļotāda 5 dienās, asins šūnas dzīvo 127 dienas, tātad šūnu reģenerācijas process visu laiku notiek. Un bija tāds doktors Karals, kurš veica šo pētījumu ar cāļa sirdi, viņš ielika, viņu mēģināja, iedeva visu vajadzīgo, izvadīja lieko. Un šī sirds viņam nodzīvoja 35 gadus. Viņš principā ieguva 2 Nobela prēmijas un pierādīja, ka šūna ir nemirstīga. Un principā cilvēks ir vienīgā bioloģiskā būtne, kas vispār nenodzīvo sev atvēlēto laiku. Ja mums būtu jādzīvo minimums 120, bet principā ir traktātos un arī praksē bijuši cilvēki, kas dzīvo līdz 600 gadiem, tad mēs kaut ko par sevi nezinām. Un pirmais ir tas, mēs nesaprotam, kādu ūdeni dzert. Mēs vienkārši domājam, ja mēs nopērkam pudelē, viņš maksā naudu, viņš ir iztīrīts, tātad viņš ir labs ūdens, un ūdens ir jādzer, mēs to zinām, cilvēks sastāv 70% no ūdens, bet viss tas, kas mums ir nopērkams veikalos, viņš nav dzīvs. Ja viņam nav atbilstošā kvalitāte, virsmas spraigums, viņam nav šie te elementi, lai viņš vispār iesūktos šūnā, jūs varat iedomāties, jo principā es pati savu pieredzi sāku tikai ar dzīvu ūdeni, un es jau 2., 3. dienā viņu pilnīgi fiziski sajūtu, kā viņš reģenerē manas šūnas, kā viņš te darbojās. Man pat likās, man sāk mirdzēt seja, tāda paliek skaistāka, jo mitrināšana no ārpuses nevar izdarīt. Tāda ir, principā, jau miris, ragas slānis, visi šie reģenerācijas procesi notiek organisma iekšienē. Un tātad ūdens, dzīves ūdens ir tas bāzes elements, ar ko mēs strādājam. Tas ir pirmais galvenais solis, jo cilvēks tiešām 70% sastāv no ūdens, tā tam vismaz būtu jābūt, Nu, lūk, tad otrais mums ir solis maznozīmīgs, ko mēs darām šajā projektā, ir attīrīšanās. Attīrīšanās ir mums arī ļoti nepieciešama, tāpēc, ka, Kārli, tālāk, baseins ir jātīra. Ja mēs zivtiņai akvārijā nemainīsim ūdeni, tad vienu dienu mēs ieraudzīsim, ka šī zivtiņa ir mirusi. Tur nav skābekļa. Pirmkārt, mums ir jāiztīra zarnu trakts. Mums zarnu traktā sakrājās ļoti daudz šlakvielu, bet tur ir jābūt mikrobiomam 2-3 kilogrami katram cilvēkam, lai viņš, jo caur zarnu traktu mūsu organismā uzsūcās barības vielas, uzsūcas ūdens, un ja mums tur ir netīrs, tad mums būs problēmas visas iespējamās, kādas vien var būt cilvēkam, un viņas saucās dažādos vārdos, dažādās sarežģītās diagnozēs, Tālāk. Tātad, plus mēs arī to 2. mēnesī mēs ejam pretparazitāro attīrīšanos, jo mums ir jānovērš šie iekšējie iekaisumi. Mēs zinām, ka viss, kas mums, dzīvā šūnā, veselā šūnā, nekādas problēmas nevar būt. Ja tas viss notiek, dažādi iekaisumi, cistīti, visādas problēmas, sāpes, dažādas nesagremojami, kaut kādi jau tur, kad nestrādā, ja vai skuņģis vai jakna, tad tas arī ir liecina par to, ka kāds organismā dzīvo, un visas dzīves būtnes attīrās, īpaši rudenī. Alnis rudenī ēd mušmiras, lai attīrītos. Zirgs, ja viņš ir saslimis, tad viņu saimnieki palaiž brīvā dabā, viņš sēdās zālītes, attīrās un izveseļojās. Tātad pat Hipokrats ir teicis, ka slimības visas, Hipokrats ir medicīnas pamatlicējs, kurš nezina, un viņš ir teicis, ka visas slimības tikai ir attīrīšanās krīzes no toksiskiem elementiem. Tā ka tas jau bija zināms ļoti daudz tūkstošus gadus atpakaļ, mēs vienkārši to bijām noteikti aizmirsuši, vai kāds mums nebija par to pastāstījis. Tālāk. Lūk, te nepatīkami kadri, parazīti ir visur, galvas smadzenēs, sirdī, aizkuņģi, bieži vien, kāpēc cilvēkiem aizkuņģi nestrādā, vai aknu vēzis ir pierādīts arī, kad ir tiešām lamblijas un sēsti šie te audi, tālāk ņemam nost. Tas bija nedaudz tikai, lai jūs tā kā man noticētu, ka tā ir. Un praksa pierāda arī mūsu koncepciju pielietojot, cilvēki tiešām atbrīvojās no daudz kā, kas viņus ir traucējis,
Un nākošais, trešais etaps mums ir šūnu uzturs. Ja, jo šī šūna, šī zivtiņa ir arī jābaro. Ja, diemžēl viņa nēd lielāko daļu no tā ēdiena, ko mēs viņai dodam. Un, protams, tas vēl, ko mēs apēdam, bieži vien vispār nesašķeļās, neizvadās, neuzsūcās. Viņš vienkārši, kā saka, piepilda mūsu organismu audu, uzkrājas liekajā svarā un rada daudzas problēmas. Ja? Nu, un aizsardzība, tas, protams, mums ir iekļauts jau, ja tā ir antioksidantu aizsardzība, un visa šī koncepcija ir balstīta uz to, ka mēs ceļam pH līdzsvaru, jo šis ir tas atbalsta punkts, ar kuru mēs varam pacelt un izmainīt vispār savu veselības stāvokli. Ir tāds teiciens, iedodiet man atbalsta punktu un es pacelšu zemeslodi. Tātad mūsu gadījumā ir šis te atbalsta punkts, šis te bāzes punkts ir skābi sārmu līdzsvars, jo tikai sārmainā vidē ir skābeklis, dzīvo dzīves šūnas. Viss tas pārējais, ja, kas veidojās mūsos, tas veidojas tieši skābā vidē, un no tā mums rodās problēmas. Un viss šis te koncepts, mēs tuņi ātri iziesim cauri šajiem 3 mēnešiem, ko tad mēs tieši daram visos šajos 3 mēnešos ar kādiem produktiem, lai jums būtu ieskats, ar ko tad mēs strādājam. Ja? Un pirmā mums par Coral Detoxu stāstīs veselības trenere Diana Pelaka. Diana, lūdzu, 1. mēnesis, ar ko mēs sākam? Jā, labdien visiem! Prieks, ka esiet pieņēmuši lēmumu startēt šajā projektā, jo šis arī bija mans ceļš uz manu veselību un enerģiju un dzīves kvalitāti. Un 1. mēnesis mums tātad ir šīs te Coral Detox paka. Coral Detox vai Detox Plus, derēs abi divi. Un tātad šis 1. komplekts, 1. mēnesis ir vērsts uz to, ka mēs tātad attīram organismu no taukos un ūdenī šķīstošajiem toksīniem. Jā, diemžēl ir tā, ka toksīni ir dažādi, kuri šķīst taukos, kuri ūdenī. To varētu salīdzināt ar trauku mazgāšanu, piemēram, ja mēs taukainu trauku mazgājam ar augstu ūdeni, nu viņš nenomazgājas, vai ne, viņš paliek tāpat taukains, tāpēc arī šeit ir šie produkti sabalansēti tā, kad tiek izvadīti gan taukos, gan ūdenī šķīstošie toksīni. Un tad mazliet arī paskatīsimies, kādi produkti sastāv šajā detoks pakā, un kā jau Vineta minēja, par to svarīgāko galveno elementu, kas mums ir ūdens. Kvalitatīvs ūdens, kas mūsu gadījumā tātad ir šis te Coral Mine ūdens, kas iegūts tātad no Okinavas salā, no okeāna dzīlēm, no mirušajiem koraļiem, paņemtas šīs te smiltiņas un iepakotas tādos mazās paciņās, kuras mēs tātad metam iekšā ūdenī. Un kas notiek? Tātad šis ūdens paliek dzīvs, viņš ir strukturēts, viņš ir sārmains, viņš normalizē šo te pH līmeni, piegādā skābekli asinīm. Viņš tātad satur 70 mikro un makro elementus. Un tātad, ko nozīmē šis te dzīvs ūdens? Ja, tātad viņš ir ar mīnusiņu, viņš tātad mums dod enerģiju, nevis to atņem, kā jau arī Vineta teica, kad parastais ūdens ir, tātad viņš ir tehnisks šķidrums, viņš ir ar pluszīmi, viņš ir miris, viņš patērē daudz enerģiju, lai uzsūktos cilvēkam organismā un šūnās. Savukārt šis ūdens, ja viņš vēl pie tam būs silts, tad viņš ļoti ātri un pabaros mūsu šūnas, smadzenes un asinsriti un visu pārējo. Tātad šis te Coral Mine. Kā otrais produkts mums ir Coral Lecitīns. Tātad, kā jau minēju par to trauku mazgāšanu, ja principā šie abi produkti arī uz to strādā, kad viens tātad izvada taukos un otrs ūdenī šķistošos toksīnus, un konkrēti lecitīns mani tiešām fascinē šis te produkts, jo viņš tātad nostiprina šūnu membrānas, viņš pabaro galvas smadzenes, uzlabo darba spējas, izvada žulti. Pie ļoti daudziem faktoriem viņš ir tiešām ļoti, ļoti labs. Var dot arī bērniem, principā, jā, tagad skolas laikā es arī dodu. Un, jā, ļoti labs palīgs mūsu šūnu aizsardzībai un smadzeņu pabarošanai. Kā trešais produkts, tātad šis te asimilators, kas ir, tātad viņš sašķeļ barības vielas,
un ļoti labi izvada visu ārā. Tātad pie dažādām, jo, kas ir svarīgi? Mums svarīgi tātad uzņemt šīs te vērtīgās vielas uzņemt un visu nevajadzīgo ātri izvadīt no organisma ārā. Tieši tāpēc arī šis te asimilators ir tiešām fantastisks. Pie šīm te darbībām viņu arī var lietot vispār pie vēdera problēmām, arī kā tādu dabas aptieciņu. Un, jā, vienkārši superīgs. Un kā 4. produkts, bez šī laikam vispār nekur, jā, šis tātad H-500 antioksidants, kas ir spēcīgākais dabas izcelsmes antioksidants pasaulē. Viņš tātad principā, kā te bija teikts arī, kad viņš aizstāja tātad 52 kilogrami kāposti ir apmēram tas, ko jūs variet uzņemt no šī te viena kapsulas. Vai arī burkānu sulu izdzert ļoti daudz, tātad šis aizstāja šīs te devas. Un tātad, ko veicina? Tātad viņš aizkavē novecošanos, viņš novērš brīvo radikāļu uzbrukumus mūsu šūnām, atjauno, sniedz enerģiju, tiešām tāds ļoti labs tonizējošs efekts, kurš lietojot viņu, jā, var just gan enerģiju, gan šūnu atjaunošanos, un, jā, tātad -500, tātad, ko nozīmē šis -500, tātad viņu ieberot ūdenī, izmērot uzreiz, viņš atdzīvojas ar -500 šo te elementu zīmi. Tātad ļoti, ļoti dzīves. Jā, un varbūt tie, kas ir nolēmuši tā kā arī Detox Plus, ja, tad droši to arī var izmantot, jo tur tātad būs papildus produkti, šis te pentokāns un alfa, kas ir arī tātad vairāk vērsts uz šo te enerģijas atgūšanu, tā kā jūsu izvēlē droši vai nu Coral Detox vai Coral Detox Plus mūsu 1. mēnesim. Super, paldies! Jā, īstenībā šajā 1. mēnesī tiek iedarbinātas visas izvedes sistēmas, uzlabots pH līmenis, tātad šī mikrocirkulācija, enerģija un organisms sāk reģenerēties. Jā. Detox Plus noteikti ieteiktu arī tiem, kam ir varbūt tūskas, jā, jo gan pentakāns, gan alfa, tā ir lucerna, ja viņa zina nieru kodu. Tie, kam ir noslēdze ļoti spēcīga uz tūskainību, jā, viņiem noteikti iesakāms ir Detox Plus, jo šie 2 produkti, viņi palīdzēs izvadīt lieko šķidrumu un, protams, vēl vairāk tā kā atbrīvot šos te kapilārus un uzlabot šo te visu kopējo organismu, gan mikrocirkulāciju, gan enerģiju. Tātad 2. mēnesī, ja, ko mēs darām, mēs ejam un strādājam ar visiem mājdzīvniekiem, kas mums ir nevis mājās, bet organismā. Tātad sēnes, vīrusi, parazīti, baktērijas, vienšūni un paralēli, kāpēc Coral Club koncepcija tik ļoti fantastiski strādā, jo mūsu mērķis nav tikai viņus nogalināt, mums vajag viņus sašķelt, palīdzēt izvadu sistēmām, aknām un nierēm to izvadīt ārā, jo ļoti bieži cilvēki, kad attīrās, viņiem ir šīs te toksiskās krīzes ļoti smagas un spēcīgas, jā, jo tas nozīmē, ka tur iekšā kaut kas ir iznīcināts, bet ārā tas viss netiek, izvada orgāni netiek ar to galā, un varbūt ļoti arī lielas blaknes vai problēmas, tāpēc mums šeit ir viss pārdomāts. Jūs noteikti aprunāsieties ar savu treneri, ja varēsiet lietot programmu gan Parashield Plus, ja, kas ir arī sastāv no vairākiem kompleksiem komponentiņiem, ja, tādā smukā secībā, komplektācijā, kur ārsti naturpāti ir pārdomājuši visas šīs sastāvdaļas, lai šī attīrīšanās būtu maksimāli efektīva un maksimāli viegla. Jebkuram cilvēkam, teiksim, pārdzīvojama, ja tā teikt, jums nav jāiet prom no darba, vai jāsēž mājās, tā, ka jūs attīraties, ja jums tas viss tiek savietojams ar jūsu ikdienas dzīvi un ļoti viegli lietojams, ja, tātad nekas tur sarežģīts nav. Protams, ir vēl varianti, ja, teiksim, piemērot atsevišķi šos te produktus, ja, pēc jūsu vajadzībām vai finansiālās iespējas, vai arī ir vēl programma Vesels zarnu trakts, ja, kas ir arī ļoti efektīva, it kā tāda arī vienkārša, bet ļoti efektīva programma. Tā kā to jūs izrunāsiet ar savu treneri, mēs dosim arī informāciju tā kā
Jā, tas mums ir šis 2. mēneša mērķis. Un 3. mēnesī mēs jau ķeramies pie trubu tīrīšanas, tādas nopietnas dziļās attīrīšanās, un par to mums stāstīs arī veselības mūsu trenere forša no Salaspils, Indra Šmita. Indra? Jā, ķeramies pie trubu tīrīšanas. Jo tad, kad mēs tā interesējamies tieši par zarnu traktu attīrīšanu, un tad mēs vienīgais, ko varam atrast, ir tāda informācija, ka ar klizmu mēs varam iztīrīt kaut ko no zarnu trakta ārā. Bet, diemžēl, ar klizmu mēs varam tikai iztīrīt resno zarnu, un mūsu organismas pārējais tievā zarna netiek iztīrīta. Tāpēc ļoti būtiski ir runāt par to, kad ir jāiztīra viss zarnu trakts, jo iepriekš visas tie soļi, ko mēs dzirdējām, tur viss nāk mums ārā, mums viss tīrās, bet tas viss mums iet cauri zarnu traktu. Un zarnu traktā mums ir jābūt šai te labajai mikrobiomai, lai mums tur dzīvot labās baktērijas. Bet šī gadījumā, kad mēs tīram organismu, notiek šie detoksikācijas procesi, un mums arī organismā līdz šim jau ir arī zarnu trakts, aizaudzis ar visu kaut ko, zarnu trakta sieniņas, kurām ir jābūt tādām frotēt vielītim ar tādām bārkstiņām, tas viss mums ir salipis, un zarnu traktā nevar notikt nekāda uzsūkšanās, ne vitamīnu uzsūkšanās, ne arī ūdens uzsūkšanās, kas mums notiek resnajā zarnā, un līdz ar to mums ir ļoti, ļoti būtiski tieši attīrīt zarnu traktu. Arī, ja mums šie dažādi jau ir šīs sliktās baktērijas zarnu traktu pārņēmušas, jo mēs zinām, ka tukša vieta nekad nav, vai ir labas, vai ir sliktas, un ja mums labās baktērijas trūks, tad tur rodās vairāk sliktas, un tas atkal attiecīgi var parādīties mums kā uz ādas izsitumi, kā nogurums, kā dažādas nepatīkamas sajūtas mūsu organismā, kuras mēs galīgi nesaistam ar zarnu traktu, ja, un bieži vien mēģinam tikt ar to visu galā pilnīgi citos veidos. Bet svarīgi ir zarnu trakta tīrība. Un mums Koraļu klubā ir mūsu nutrapāts Alberts Zērts izstrādājis, kas ir 30 gadus izstrādājis programmu, ļoti labu attīrošu dziļo zarnu traktu attīrošo programmu, un tā ir programma Kolovada. Viņi ir 3 dažādās versijās. Jums noteikti katram cilvēkam ieteiks labāko programmu, kādu izvēlēties jūsu tieši gadījumā, bet šī programma ir 14 dienu programma, un atkal kastē ir skaisti visi produkti iekšā. Ir arī kastītē iekšā grāmatiņa, kurā mēs varam smelties dažādas idejas receptēm, ko lietot šajā laikā tieši no ēdieniem. Un tad ir sadalīti produktiņi pa dienām, pa konkrētajiem posmiem, kurus mēs lietojam, attiecīgi ņemot vērā konkrēto laiku, kurā mums ir jālieto. Produktiņi ir sadalīti pa porcijām. Pirmajā posmā, kas mums ilgs 7 dienas, tas mums ir sagatavošanās posms, kad mēs sagatavojam zarnu traktu dziļai tīrīšanai. Otrais posms notiek ar dažās no programmām pilnīgu neēšanu, dažās ar minimālu ēšanu. Tad mēs lietojam pulverīšus, dažādus vai nu māla tikai vai tādu zaļu augu maisījumu, kas mums palīdz no visām zarnu bārkstiņām izvilkt ārā, no visām šīm sieniņām, no visiem pagriezieniņiem mūsu zarnās, izvilkt ārā visus šos toksīnus, savāc, sasorbē un izved ārā no organismu. Un tas notiek ļoti maigi un, varētu teikt, patīkami. Un, kā jau arī Vineta teica, nav mūsu programmu laikā jāņem kādi atvaļinājumi vai brīvdienas darbā. Mēs to visu varam veikt ļoti iekļaujoties ikdienas ritmā. Un trešais posms mums ir, kad mēs atjaunojam savu zarnu traktu, jo tajā laikā, kad mēs attīram viņu dziļi, tad mums izvedās ārā ne tikai viss sliktais, bet, diemžēl, arī šīs labās baktērijas mēs daudz izvedam ārā, un tāpēc mums ir trešais posms, kurā mēs atkal atjaunojam ar konkrētiem produktiem mūsu zarnu traktu un pabarojam to ar labajām baktērijām. Un esam gatavi jau nākošam posmam, kad mēs savu organismu varam pabarot ar visu to, kas viņam ir vajadzīgs, jo tad mums zarnu trakts ir tīrs un no viņā viss varēs uzsūkties. Paldies!
Super, paldies, Indriņ. Jā, un jāatzīmē, ka pēc šī dziļi tīrošā posma mēs pēc tam mēnesi lietojam šūnu uzturu. Jo jūs iedomājaties, jums ir iztīrīts zarnu trakts, jums ir, tur ir tās šīs 4 dienas, kad jūs neēdat. Šajā laikā organismā sāka pēc tam veidoties šīs cilmes šūnas, kas iekārtojās, un viņas tā kā atjauno visu jūsu organismu. Un lai tas notiktu, šīs reģenerācijas process fantastiskais, jā, jums ir jāiedod kvalitatīvs šūnu materiāls. Ir skaidrs, ka no lielākā tiesas ēdiena, ja mēs īsti nevaram saņemt šos 47 neaizstājamos nutrientus, kas ir vajadzīgi šūnu celtniecībai. Un šajā laikā fantastiski nodara mūsu nutripaka, ja, vai jūs varat arī lietot kolagēnu vai biluronu, ja jāatjauno āda, ja, tātad šis hialuronskābes komplekss, to arī jums palīdzēs izvēlēties jūsu treneris. Bet ko es varu teikt, pēc kola vadas ir fantastiska sajūta, un jāatjauno arī ir šīs dzīvās baktērijas vismaz mēnesī, jo ļoti liela kļūda ir pēc visām kolonu šīm tīrīšanām, ja, kad rasno zarnu tīra ar šo metodi vai arī serpentu dzen ārā, ja, kad cilvēki vienkārši neatjaunojās. Un viņiem pēc kaut kāda laika ir visas šīs pašas problēmas atkal atpakaļ, un svars bieži vien ir reiz 2. Ja. Mums ir bijuši nākuši tādi cilvēki, kam ir ļoti liels problēmas pēc tīrīšanās procesiem, jo viņš nav atjaunojies. Un tad var pazust mēnešreiz, var dažādi, var būt dažādas, teiksim, problēmas. Ja, krist ārā mati un tā tālāk, tāpēc arī Koraļu klubu koncepts tik fantastiski strādā, ka to ir ārsti naturopāti izdomājuši, izstrādājuši tā, lai tas būtu tiešām iedarbīgs un maksimāli efektīvs, jo principā badoties bez pretparazitārijiem, mēs nedrīkstam, kolovadā ir pretparazitārie, ja, un principā mēs esam šo ciklu izgājuši, ja, un arī dot vitamīnus organismam vienkārši šobrīd rudenī, ja, neiztīrot organismu, arī nav efekta, jo tas viss aizies nekur, ja, kā saka Danilāns, dārgs urīns, ja. Tas es viņam šajā ziņā piekrītu. Un, protams, ir jāzina arī, kādus vitamīnus dot, ja? Jo mēs strādājam Koraļu klubs tikai ar organiskiem naturāliem produktiem, kas ir bijuši vai nu augi, vai nu dzīvnieki no dabas vielām, ja, un visi šie 99% mūsu produktu ir sārmaini. Līdz ar to ceļā šis skābu sārmu līdzsvars un organisms vienkārši sakārtojās pats dabiskā, skaistā veidā ar dabas vielām. Ko mēs neaicinām? Mēs neaicinām uz striktām diētām, uz kaut kādu pārmērīgo fizisko aktivitāti. Jūs, protams, katrs varat nolemt priekš sevis, ko jūs gribētu ierobežot vai ko jūs varētu sākt darīt, tur 10 000 soļi vai kaut kāda joga, ja? Bet visam ir jābūt ar mīlestību pret savu ķermeni. Es neesmu drastisku vispār nekādu ierobežojumu piekritēja, ja? Mans viedoklis var neatšķirties varbūt ar kāda cita viedokli, tāpēc, ka jo mēs vairāk sevi ierobežosim, jo pēc tam tas viss organisms mums vienkārši atriepsies. Mums ir jāiedod pamazām skaisti, un praksē jau pierāda, kad ieviešot šos labos ieradumus, sliktie paši vienkārši pazūd. Ja cilvēki var atbrīvoties no atkarībām, smēķēšana, alkoholu vairs negribās, ja bieži vien notiek visādas interesantas lietas arī dzīvē. Jo izmainot fizisko veselību, mums mainās arī enerģijas līmenis, dzīves uzskati. Mēs sākam jau vairs negribēt tās sliktās lietas, ko mēs pirms tam darījām, vai tos cilvēkus, ar ko mēs pirms tam tērējām laiku. Ja? Mums sāk mainīties dzīve. Tieši tāpēc projekts saucās Izmaiņu savu dzīvi 90 dienās, jo tieši to mēs arī šeit esam pierādījuši, ka to var izdarīt un arī pat jau 90 dienās. Tad es došu tagad vārdu mūsu dalībniekiem projekta, ja, kuri arī īsi un skaisti izstāstīja savas sajūtas, kas viņiem notika šo 90 dienu laikā. Pirmā mūsu dalībniece ir arī jau šobrīd veselības trenere Marika Lustiga. Lūdzu. Labdien visiem šajā brīnišķīgajā dieniņā. Esmu patiesi priecīga šeit ar jums padalīties ar savu rezultātu. Vispār man ir ārkārtīgi daudz rezultātu, un es te varētu viena pati stāstīt visu šo te atlikušo laiku. Bet atnācu es uz Koraļu klubu ar to, kad es saslimu ar laimes slimību, ar to tas man viss sākās. Un es meklēju visādas iespējas, kā es varētu, protams, ka man ārsts nozīmēja antibiotiku kursu, un es ļoti slikti panesu antibiotikas, man ir alerģiska reakcija uz antibiotikām. Protams, mēs arī zinām, ko mums nodara vispār antibiotiku lietošana, jā, gan ierēm, aknām un tā tālāk organismam kopsumā.
Un tad, kad es biju izgājuši šo kursu, es daudz redzēju to, ka cilvēkiem tā īsti nevar saprast, to esi atbrīvojies no tā borelijas baktērijas vai nē. Un es daudz meklēju internetā to, kā tad es varētu sev līdzēt un kā tad vispār, kā tu var cīnīties ar šo te saslimšanu. Un es daudzās vietās atradu, kad vajag attīrīt organismu. Un tad es, protams, arī sāku internetā meklēt, rakstīju attīrīt organismu. Kur tad var attīrīt to organismu? Un tad, protams, ļoti daudz bija tā kā visādi piedāvājumi, arī aptiekās ir piedāvājumi gan dabīgāki, gan ķīmiskāki, citi ar ēteriskām eļļām un tā, un pat cik es esmu tāds cilvēks, kurš ārkārtīgi visu izpēta kārtīgi un izzina visu, tad, nokļuvu šeit, Koreļu klubā. Sapratu, ka šeit ir šādas te programmas, un mani tas ļoti ieinteresēja. Un tur jau, protams, arī blakus apstākļi, ka es ieraudzīju savu bijušo klases biedreni, kas ziemā āliņģi peldās, un es tā domāju, gan cilvēkam, ka viņš spēj āliņģi peldēt, mēs viena vecuma, un man likās viņa tik enerģiski un tik labi izskatās, un es domāju, nē, man ir jāpamēģina tā attīrīšanās programmu, un tad viņi tieši stāstīja par šo te projektu. Tas notika 2 gadu atpakaļ, kad viņi man izstāstīja, pirmoreiz dzirdēju par šo te projektu izmaina dzīvi 90 dienās. Es ar viņu sazinājos un uzzināju, un patiesībā, jau es varu stāstīt no tādas garākas pieredzes, ja, kad atnācu šeit ar laimes slimību, bet patiesības sakot, es te vesela plējāda. Paldies, Kārli, par uzlikto. Es pirmā jau sāku, te var redzēt manu rezultātu, kad ar visu šo te programmu man izdevās ne tikai sakārtot savu asinsspiedienu, uzlabot, man vispār pārstāja galvas sāpes, man uzlabojās ādas stāvoklis, es daudz labāk guļu, man ir tik daudz enerģijas, ka es varētu ne tikai savus, bet arī citu cilvēku kalnus gāzt. Un šo te 3 mēnešu laikā es arī zaudēju 10 kilogramus. Vēlāk man tas izdevās vēl vairāk, un patiesi, ka es iedvesmoju ļoti daudz, kā jūs bildēs redzat, tad visa mana ģimene tur jau ir redzama. Vienā pusē man tur var redzēt manu vīru, otrā pusē vīra brāli, un tā ir arī mana vecākā māsa, un tad mums tāda, vienā brīdī mēs tā sarunājoties secinājām, ak, Dievs, mēs kopsumā esam, katrs mēs runājām, cik mēs tajā augstākajā zenītā, kad ir iziets visas programmas, tas tā lielākā, cik svaru mēs nometām, un mēs sareiķinājām, ka mēs patiesībā veseli cilvēki, kas svaru pieauguši, esam nometuši šī te projekta laikā, tas man tāds likās, tāds, wow efekts. Bet tas, ko es patiešām gribu vēl uzsvērt, ir ārkārtīgi daudz pievienotās vērtības, ko es no šodienas skatu punkta varu pateikt. Pirmām kārtām jau, kā jau es teicu, tā enerģija, ja? Jo tas dzīves nogurums un ka tu nevar saprast, kur tu viņus iztērēsi, un tas stress viss, ja? Tā enerģija, tas bija tā, ka pilnīgi likās, ka es esmu kļuvusi par kādiem 5 gadiem jaunāka, vismaz gan enerģētiski, gan arī izskata ziņā patiesībā, ja? Tas viss kopā. Otrs tās zināšanas, ko šeit var iegūt, to ne par kādu naudu, es nezinu, kur vēl var aiziet, un to visu, ko šeit, paldies arī tev, Vinet, un daudz tie cilvēki, kas šeit strādā pie tā, lai būtu šādi te zūmi. Es tik daudz, ko esmu šeit ieguvusi un uzzinājusi, tādas lietas, kuras tik tiešām daudziem cilvēkiem būtu jāzina jau skolā, būtu jāmācās. Es tur labprāt samainītu dažus priekšmetus skolā un ielikt nutricioloģiju kā priekšmetu obligātu un veselības mācību pasniegtu savādāk, lai mēs patiešām varētu pilnvērtīgi dzīvot, lai varētu attīstīt savu potenciālu. Nevēl te daudz vēlāk saka, ka mēs te korelieši visi tādi esam ar mirdzumu un ar lielu enerģiju, tāpēc, ka mēs brīnišķīgi jūtamies un apstādinam novecošanās procesus un sakārtojam savu organismu. Un ko es vēl beigās gribētu piebilst to, kad tā iemācoties šo te visu, arī piemēram, es arī pamazām sāku saprast, ka es varu vienam cilvēkam palīdzēt, otram cilvēkam palīdzēt, un šobrīd jau strādāju arī un konsultēju cilvēkus un iekļaujos šajos te visos procesos, un to patiesībā beigās, ja tas ir interesanti, tad to var vai jebkurš. Tā kā noteikti visi, kas šo te klausās, nevelti jūs šeit esat, piedalieties, un pēc tam stāstīsiet mums par savām brīnišķīgajām pārmaiņām. Paldies! Cik jauki, Marika, paldies! Tas bija ļoti iedvesmojoši. Paldies!
Nu, ko došu vārdu 5 bērnu māmiņai Elīnai Bulīgai, kur arī bija projekta dalībniece un arī ieguva fantastisks rezultāts. Elīna, lūdzu, padalies. Jā, čau, mani sauc Elīna, man ir 36 gadi. Pirmo reizi ar veselības koncepciju es sastapos 2 gadus jau atpakaļ, kad es gaidīju savu bērniņu. Biju grūtniecības 4. mēnesī, un man ļoti patika, ka sākot lietot produktus, es atguvu enerģiju. Es biju tik dzīvespriecīga, enerģiska, un es gribēju pavērot uzreiz jau pēc šī ūdentiņa, ko tad vēl man var iedot vispār Koraļu klubs, un es padziļināti izzināju šo te veselības koncepciju, bet es negāju tā kā projektā soli pēc soļa, jo grūtniecības laikā nedrīkst iet šo te dziļo kolo vada, un man bija mazliet citā secībā, bet tas nemaina Bet būtību. nauda gāja konceptuāli, Jā, vai ne? jā, bet tas nemaina būtību. Jā. Un pirmie rezultāti, ko es pamanīju, bija diezgan ātri. Ir arī foto, varbūt var uzlikt Kārlis. Tie bija pēc tam, es gribu to otru rezultātu sākt par nagu sēnīti, jo Kārlis varbūt var pārslēgt nākamo foto. Tā ir psoriāze, tur es bišķīt pēc tam. Nav foto. Klausies, kaut es ko laikam pazudis. neatsūtīju, bet vienkārši izstāsti. Labi. Labi, mīlīši. Pirmais, ko es pamanīju, bija uz nadziņa, uz 3 nagiem. Man bija kaut kādu laiku jau pirms tam, apmēram 3 gadu garumā, es cīnījos ar problēmu nagu sēne. Šos te preparātus, ko izraksta parasti medicīnā, man lietot neļāva, jo es vai nu biju grūtniece, vai nu es zīdīju bērniņu ar krūti, jo man visi bērniņi viens pēc otra. Un es mēģināju nagulakas, etiķa maisījumus, visu kaut ko es mēģināju, un nekas nestrādāja, pilnīgi nekas nepalīdzēja, līdz es biju sākus lietot pēc veselības koncepcijas šos te produktus, un es vienkārši pamanīju, ka viens no nagiem pēkšņi sabiezējis ir tāds riebīgs palicis, un viņš sāk augt nost, apstājās, pilnīgi tā kā iesaldēti šie te bojājumi, ko veic sēnīte nagam, jo man ir tie nagi zem plātnes ļoti, un man brīžam bija sajūta, ka es zaudēšu šos te 2 īkšķus un vēl vienu nadziņu, bet šie procesi vienkārši apstājās un nagi sāka augt. Un pagāja vairāki mēneši, protams, es tur ilgstoši klāt liku arī skudru koka mīzu pie visām programmām, jo man ieteica, ka tas ir labs pretsēnīšu medikaments, un tad viss noauga nost, man šobrīd ir veseli kāju nagi, visi, un nevienu neesmu zaudējusi. Tad es pamanīju, ka man uz pēdām pazuda kārpas. Es pamanīju, ka man vairs augstumpumpas nemetās. Tāpat arī imunitāte bija ļoti laba. Tajā gadā es arī saslimu ar Covidu, un es viņu izslimoju ļoti, ļoti viegli, ļoti, es teiktu, baudāmi. Un tas, ko es tajā laikā klausījos, kā viņu slimo citi, man netuvu nebija tā. Un tajā laikā es lietoju jau Koraļu klubu produktus, tāpēc es gribu tā kā uzskatīt, ka mana imunitāte bija jau uzlabota pateicoties šiem te produktiem, jo pirms tam, kad es slimoju diezgan nejauki, un bija pat periodi, kad grūtniecības laikā tika lietotas antibiotikas. Šoreiz es bez tā varēju iztikt. Nu, lūk, uzlabojās tātad enerģijas līmenis, pazuda hemoroīdu problēma, ko es bieži daudz kur nestāstu, bet jā, es tagad jau, kad viņas nav, varu ar to dalīties. Pēc 4. bērna sākās izteikt šīs te problēmas, pēc 5. bērna viņas turpinājās, pie proktologa es 2 reizi negāju, jo 1. reizē viņš man nepalīdzēja. Problēma atrisinājās pati negaidot, vienkārši ejot visu pēc veselības koncepcijas. Vēl tāda arī delikāta tēma. Pēc 4. bērniņa man bija visu laiku hroniski piena sēnītes problēmas, liels diskomforts, katru mēnesi bija jāiet uz ginekologa kabinetu, lai atrastu šo te risinājumu, un visu laiku viens un tas pats, un problēma atgriežas. Pēc 5. bērniņa šīs problēmas vienkārši neeksistēja, un to es pamanīju tikai salīdzinoši nesen. Tad par psoriāzi runājot, varam uzlikt atpakaļ bildītes. Šeit tas darbiņš ir garāks, pēc vienas veselības koncepcijas man nepazuda šie te pleķi, bet es pieņēmu lēmumu, ka es pārtraukšu lietot ziedes, jo es ar psoriāzi slimoju kopš 18 gadu vecuma, pusi sava mūža, vienmēr smērēju un nekad nebiju izārstēta, un man arī no pašiem pirmsākumiem pateica, ka šī slimība ir neārstējama, ar to ir jāsadzīvo visu mūžu. Un es pieņēmu to kā likteni, ka man šīs smēres ir jāsmērē visu mūžu, jo smērējot jau labāk nepaliek. Un bija brīži, kad es tiešām šīs te mazās tūbiņas ņēmu pa 3, pa 4 nedēļā, jo es smērēju pa visu ķermeni kā losjonu.
arī grūtniecības laikā, jo nieze vienkārši neizturama. Bet tad, kad es pieņēmu lēmumu patestēt, paskatīties, uzticēties veselības koncepciju, jo man vienā brīdī atnāca atklāsme, ka es nevaru attīrīt savu organismu pilnībā, ja es turpinu smērēt šīs smēres, un es pārtraucu viņas lietot, turpināju tīrīties. Es gribu teikt, ka tās ir 3 veselības koncepcijas izietas ar kola vadām arī 2. Un man sāka mazināties šie te pleķi, tā kā paši no sevis, bet es gribu teikt, ka tā ir koncepcija. Un šī gada janvārī es pamanīju, kad viņi sāk nomierināties, mazāka nieze, viņi paliek gaišāki. Un šeit tā tad ir marts, kad es vēl piefiksēju šos te foto, ja tur ir pa kreisi mana roka, kur ir mana roka, un pa labi ir augšstilbi, un visas kājas bija tādiem punktainiem pleķiem. Un tagad septembrī pilnīgi tīras kājas. Es brīvdienās uzstājos pasākumā, īsā kleitiņā, ko es gadiem neesmu varējusi darīt, tad šobrīd es varu pilnvērtīgi baudīt dzīvi. Izārstējusi psoriāzi es neesmu, ir vēl šur un tur pleķi, bet es ar viņiem varu ļoti labi dzīvot. Man nav šī te nieze, kas tiešām ļoti, tāda nepatīkama, līdz sāpēm, pat no apģērba reizēm, ka bežās, ja. Šobrīd vairs nav tik slikti, kā bija pirmos šos te entos gadus. Tā kā te es gribu teikt, jā, paldies veselības koncepcijai. Super, fantastiski, Elīna. Mēs redzat, ja, kā īstenībā veselības koncepcija nestrādā uz kaut ko vienu. Ja, tu it kā nāc kaut ko vienu risināt, bet viņš uz visu organismu, un tas ir pats skaistākais, vai ne? Paldies! Patiesībā es gribu piebilst varbūt ātri vēl, ka es nācu ar domu izārstēt psoriāzi, un sākumā pēc pirmās veselības koncepcijas es izjūtu vilšanos, un man šķita, ka man nav rezultāts. Bet tad, kad man bija šī saruna ar savu mentoru, vai tiešām nevar tā būt, ka tev nav rezultāts, un es sāku rakstīt uz papīra, normāli apsēdos, sāku analizēt, es pamanīju visu to gūzmu ar rezultātiem, un es pat nepieminēju visus. Vēl streptokoks, kas no organisma ir iztīrīts arī, analīzes parādīja, jā, ar 4 bērniņiem bija pozitīvs, 5. gaidot negatīvs, pateicoties attīrīšanās procesiem. Kad reizēm var gadīties, ka tas rezultāts, ko mēs sagaidām, var nebūt ātrs, bet tā vietā mēs varam nepamanīt virkni citu labu rezultātu. Jā, paldies! Super, paldies tev! Ko Diana Pelaka tagad izstāstīs arī vēl vienu rezultātu, kur viņa kā trenere bija projektā. Diana, lūdzu! Jā, es ļoti priecājos par to, ka arī man bija šī iespēja būt jau par treneri iepriekšējā projektā. Un mana kliente Inga no Alūksnes arī nāca ar domu, ka tātad jāuzlabo ir vairāki tādi rādītāji, ko viņa vēlas iegūt šajā projektā. Un viņai bija interesanti tas, un forši man pat patika, ka viņa bija tātad arī uztaisījusi analīžu rezultātus. Kārli, varbūt parādīt, jā, tātad analīžu rezultāti pirms 3 mēnešu šīs te koncepcijas, un tad, kad viņa noslēdza visus šos te mēnešus arī ar šūnu uzturu, viņa tātad vēlreiz gāja uz laboratoriju un veica šos te analīžu rezultātus. Tur jūs ļoti labi variet redzēt, tātad, kuri rādītāji ir augstāki, kuri ir zemāki kā norma, ja, tātad tur viņi ir iezīmēti zilā un sarkanā krāsā. Un liels bija viņas pārsteigums un patīkams, protams, par to, ka veicot pēc analīzes, pēc šī projekta, visi rādītāji bija normā. Pilnīgi visi rādītāji asins analīzēs bija normā, un plus pie tā visa viņa tātad, kā atzina, kad ir tātad ļoti arī šīs darba spējas uzlabojušās, kad prāts un labas koncentrēšanās spējās visas dienas garumā. Tātad viņa principā kā tāds darbu mīlošs cilvēks varēja strādāt un domāt līdz pat 10–11 vakarā. Ļoti viņa izjuta arī šo enerģijas pieaugumu, kad var un pat gribās izdarīt daudz vairāk nekā iepriekš, teiksim, ir bijis. Tāpat arī viņai ļoti uzlabojās miegs, tātad ciešs un salds miegs, nebija šīs pamošanās naktī, kas viņai bieži vien traucēja. Tad arī sejas āda, arī izbalēja šie pleķi uz sejas, par ko viņa ļoti priecīga bija. Un tad vēl vienu testu viņa veica tādu, kad tātad mēs veicām arī lotos testu, kur viņai pirms attīrīšanās bija plus
šobrīd neatceros, puskādi 4 gadi laikam, bet pēc šīs te iztīrīšanās un atjaunošanās viņai bija bioloģiskais vecums -16 gadi, kas ir vienkārši fantastisks rezultāts un ļoti, ļoti priecājos. Paldies! Super, paldies, Diāna. Un tie ir tikai daži rezultāti, ko mēs šodien jums parādījām. To ir ļoti daudz, simtiem, manuprāt, tie, kas cītīgi iet šo te veselības mūsu koncepciju, viņiem vienmēr ir rezultāti, ja. Šeit mēs, protams, arī mācam savu ķermeni, ieklausīties savā ķermenī, saprast, ko viņš grib, saprast šos te ķermeņa procesus. Ļoti labi strādā arī grupas lauks un grupas enerģija. Jūs visi varbūt jau kāds zina, kas nekas varbūt nezina, ja, ka jebkurai lietai, jebkurai domformai vai sabiedrības kopumam ir, protams, savs enerģijas līmenis, un šajā projektā pievienojoties, cilvēki ir vienotā laukā. Viņi atbalsta viens otru, plus vēl viņus visus atbalsta fantastiskie treneri, ja? Tie ir jūsu labākie draugi, līdzjutēji, viņi par jums stāvēs un kritīs, un plus vēl jūs varēsiet uzdot jautājumus un uzzināt daudz interesantas un vērtīgas lietas, tāpēc mēs aicinām tiešām no sirds pievienoties šim projektam, izmaini savu dzīvi 90 dienās no 1. oktobra, saukt līdzi savus kolēģus, mīļus radus, draugus, visus cilvēkus, kam jūs vēlat labu. Ja, par pārējām niansēm jums noteikti pastāstīs cilvēks, kas jūs uzaicināja uz šo Zoomu. Jūs varat arī neiet kopā grupā, nenākt šajā projektā, vienkārši iet individuāli ar treneri šo koncepciju, ja, jo bieži vien cilvēki negrib, viņiem tas ir par grūtu vai traucējoši, viņi negrib lieku informāciju, tad jūs tādā veidā arī varat to darīt, ja. Galvenais ir kaut ko sākt darīt jau šodien, ja, un nekavēties, jo pēc 3 mēnešiem jūs vienkārši būsiet zaudētāji, jūs nepiedzīvosiet daudz interesantas izmaiņas, kādas vien cilvēks var pieredzēt, izmainot tik tiešām fantastiski savu veselības stāvokli. Paldies visiem spīkeriem, paldies visiem lektoriem, paldies visiem treneriem, kas ir šo gadu laikā pievienojušies, strādājuši ar cilvēkiem, paldies visām šīm te zināšanām, paldies cilvēkiem, kas dalās ar rezultātiem, jo, ja cilvēks nedalītos, tad mēs, protams, nevarētu nevienu informēt par šo lielisko iespēju. Tā kā nākiet projektā, sākam kaut ko darīt visi kopā, jo, manuprāt, nav lielākas vērtības kā vesels cilvēks. Paldies! Jā, paldies! Varbūt mēs varam izslēgt ierakstiņu.